Nu ko, Sportlis šodien visu vai neko? Jā, vai arī šovakar jau noskaidrosim otros pusfinālistus Estelites divīzijā, kuriem jau ir zināms pretinieks, un viņus gaida Tervetes Backshots komanda. Un te Kramans, jā, Kramans, tas ir ļoti bīstami. Mēt un tagad vārti! Vārti! Rodijs Razums, numur 30, gūsta vārtus, kur Kramans no stūra uzmeta ļoti labu metienu, Čalpa tika ar to galā, bet pirmais pie Ripas bija Razums, un Ripa ir vārtos, līdz ar to mainieki ir izvirzījušies vadībā. Cimermanis aptur pie zilās līnijas, šeit piespēle uz Namiķi. Namiķis sagaida partneris uz otru pusi, sprukts uz vārtu priekšu, vārti! Kas par izspēli, nu ļoti skaisti izspēle, saspēle un patiešām ļoti skaisti vārti Wolf komandas izpildījumā. Vajadzētu redzēt šo te momentu atkārtojumā. To jūs arī redzat šeit piespēle gar vārtu priekšu. Binde uztver Ripu ar slidu, pēc tam izpildu metienu, trapa pa Aganezova kājsargu un Ripa atrod ceļu vārtos. Bet Ripu notur. Wolf komanda uzbrukums zonā. Izpildīts metiens vārti! Vladislavs Koniševs numur 2 met no zilās līnijas un izvirza Wolf komandu vadībā. Jā, nu pirmais izmantotais vairākums. Pirmais vairākums izmantots viesiem. Tagad Ezaram. Ezars kļūdās piespēlē. Un to nolasīja. Skatāmies, kas notiek, un vārti! Vārtus gūst Nikitas Varils. Rezultāts 2-2. Jā, un tikmēr Aganezovs aizmet pa gaisu cimdus un nulju. Un kāds paspēja ieraidīt Ripu viņas tukšos vārtos. Bet tādu, kaut tādu mazu nepieklājību. Bet labi. Labāk kā mums būs pēcspēles metieni. Numur 71 Roberts Prižavoits. Iepriekšējā spēlē guva vārtus. Vai tagad izdosies gūt pēcspēles metienu? Vārti! Nu ko, nu tagad ļoti atbildīgs brīdis. Un skatīsimies, kurš dodās. Un dodās neviens cits, kā Aleksejs Širokovs, pieredzes bagātais Latvijas arī izlases hokeja spēlētājs. Nu ko, būt vai nebūt? Un nav! Mums ir noskaidroti otrie pusfinālisti Estelites divīzijā. Wolf komanda tiksies ar Tervetes Backshots komandu. Tas tik būs pusfināls. Sērijā šobrīd jāpret Sportsloksu 3-0 uzvaru svin Wolf komanda.